Es esmu Zigmārs Priedēns, basu agronoms no Sēlijas un Latgales reģiona, bet šodien jums centīšos iepazīstināt ar auga aizsardzības līdzekļu stabilāko pamatu, proti graudu kodnēm. Šogad basu piedāvājumā ir 2 kodnes. Visspēcīgākais risinājums graudaugu kodņu segmentā un gadiem pārbaudīt vērtību kodne Kinto Plus un jaunākā, bet sevi jau labi pierādījusi kodne Sestiva. Turpmāk vairāk pastāstīšu par kodnes Sestivas priekšrocībām. Sestiva ir pirmais lapu fungicīds, ko lieto papildus pamatkodnei pie sēklas apstrādes. Tas nodrošinās aizsardzību pret lapu slimībām agrīnās attīstības stadijās, jo atšķirībā no citām kodnēm Sestiva aktīvi pārvietojās augos un nodrošina ilgstošu aizsardzību dažādās augu daļās. Tas vairums gadījumos ļauj izlaist mums pirmo fungicīdu smidzinājumu. Jeb citiem vārdiem sakot, Sestiva ir kā T1 fungicīds, kas lietots uz sēklas. Sestivu mēs lietojām rudzos, kviešos un miežos, bet vislielākais pienesums sagaidāms ir ziemas un vasaras miežu sējumos, jo tieši mieži, kā kultūra augs, ir tas, kurā lapu slimības parādās jau agrās attīstības fāzēs. Parasti jau rudenī ziemas miežiem pirmā parādās tīklu plankumainība, kad fungicīdu smidzināšana rudenī vairs nav atļauta, un vienīgā iespēja šo slimības ierobežot ir ar kodni, kur Sestiva būs viens no visefektīvākajiem risinājumiem. Sestivas sastāvā ir darbīgā viela ksēnium, kurai jau no lapu fungicīdiem mums ir zināma ar spēcīgu pozitīvu ietekmi uz augu fizioloģiju. Ksēnium nodrošina mums vienmērīgu un ātru dīkšanu, izveido spēcīgāku sakņu sistēmu, kas uzlabo barības vielas un mitrumu uzņemšanu, veicinot labāku izturību gan pret sausumu, gan arī pret citiem nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem. Efektīvā slimību kontrole mums nodrošina veselīgus augus, un rezultātā mēs iegūstam kvalitatīvāku un labāku ražu. Tagad paskatīsimies video, kur saimnieki pastāstīs par savu pieredzi ar Sestivu. Ziemas mieži ir ļoti cimperlīgi un prasīgi, un tāpēc arī mēs veicam visādus eksperimentus. Tas ir visgrūtākais manā gadījumā tieši noķert šo slimības sākuma periodu, kad viņš ir, kad būtu tas fungicīds jālieto. Parasti pavasaros es esmu novērojis, ka tie mieži izskatās tā, vai dzīvos vai nedzīvos. 5 hektārus iesējām, ar ko mēs varējām salīdzināt. Ar Sistivu kopā, kas ir jau kodināts, un kuri tika bez Sistivas. Un to varējām salīdzināt, kā rudenī viņi aug. Es varēju mierīgi pavasari nodzīvot bez stresa miežos par slimībām, jo es arī no sākuma mazliet baidījos, bet šobrīd nožēloju, ka droši vien, ka vajadzētu to darīt vēl ātrāk un ļoti apmierināts ar Sistivas darbību. Es iegādājos no viena zemnieku sēklu, kur bija kodināta ar Sistivu. Rudenī novēroju, ka nav tīkla plankumainība, un arī nebija sārtais sniega pelējums. Kur ir šī Sistiva klāt? Viņš pašā sākumā ir startā jau ir veselīgāks, viņš aug, sāk cerot ļoti labi. Kā redzam, šis lauks arī ir izdevies. Cits gads ir bijis tā, ka viņi jau rudenī dzeltē un paliek tādi nesmuki, bet šis bija Sistivas darbs, jā, kas veicināja šo skaisto izskatu rudenī. Vasaras miežos es iztiku bez fungicīdiem, lietojot tikai Sistivu. Pagaidām izskatās, ka ir labi.
Nevajag baidīties eksperimentēt. Katrs eksperiments ir jūsu pieredze. Tagad es 100% pārliecināts, ka es lietošu priekš arī sistēmu. Tātad sestīvas galvenā priekšrocība ir tā ilgstoša un efektīvā aizsardzība pret slimībām, kura rezultātā mēs varam izlaist, neveikt pirmo fungicīdu smidzinājumu. Rezultātā arī ir mazāks apstrāžu skaits saimniecībā sezonā uz lauka, kas ietaupa mums gan laika, gan arī darbspēka resursu. Ar sestīvu mēs iegūstam veselīgus augus jau no ražas, jau no sējas brīža, un rezultātā tas mums rada augstāks ražu. 2026. gadā Eiropas Savienībā beidzas reģistrācija kodņu darbīgajām vielām fludioksonilam un tritikanazolam. Sagaidāms, līdz to ir sagaidāms, kad tiks pakāpeniski izņemtas no apgrozījuma kodnes lielākā, es gribētu teikt, lielākā daļa Latvijā un populārāko kodņu pielietojums. Diemžēl arī jāsaka, ka arī šai sarakstā ir mūsu kodne Kinto Plus, un ir sagaidāms, kad viņu un arī pārējo šo kodņu lietošana būs atļauta līdz 2026. gada vidum. Ņemot vērā visas šīs izmaiņas, 2026. gadā rudenī mēs plānojam piedāvāt jaunu kodņu kombināciju Sestiva plus relēnie, kas būs domāta ziemas kviešu sēklu apstrādei. Vairāk par šo jauno kodņu pielietojumu un vairāk par kodņu pielietojumu pastāstīsim tomēr nākamā gada semināros. Un nobeigumā es gribētu visiem jaunajā sezonā novēlēt izturību un lai izdodas visi plānotie darbi. Paldies!